Protams, nākot uz aptieku pārsvarā nāk sievietes. Jā, pēc statistikas arī sievietes ir tās, kuras apgādā visu ģimeni. Kā tas ir vairāk? Viņš vienkārši nepaskatās, cik bieži... Viņi bieži vien, viņi neskatās, ka, pieņemsim, lietošanas instrukcijā ir rakstīts, ka, pieņemsim, jālieto pa vienai tabletei 3 reizes dienā, ja? Viņi izsūkāja vienu, īpaši atvieglojumu nav, viņi paņem otru, trešo, ja? Jo vairāk tu viņus lietosi, jo vairāk tiek sausināta tā kakla gļotāde, un attiecīgi kairinājums mums sev arī palielinās, ja? 1, 2, 3, veselības studija, Lotus Pharma. Mani sauc Kaspars, pie mums šodien ir Viktorija. Labdien! Labdien! Viktorija, tu esi farmaceits maģistrs. Tu strādā aptiekā, un aptiekā nāk klienti un jautā kaut ko kakla sāpēm. Kas ir kakla sāpes? Kakla sāpes. Tik bieži es to dzirdu savā praksē. Protams, tagad tīpaši šajā skaistajā ziemā pacienti biežāk vēršas, ja? Un kakla sāpes, tas ir, protams, rīkles gļotādes iekaisums, ja? Kas var izpausties kā skrāpēšana, kā sāpes rīšanas laikā, kaut kāda dedzināšanas sajūta. Ja? Tie ir tie pirmie simptomi, ja, kas mums parādās augstēšanās laikā pārsvarā. Varbūt tu vari mazliet pastāstīt plašāk, lai mūsu skatītāji saprot vairāk. Iesnas arī tā kā ir viens no pirmajiem augstēšanās simptomiem, bet deguns nesāp. Kāpēc sāp kakls? Kāpēc sāp kakls? Protams, tie vīrusi nokļūst uz gļotādes gan kaklā, gan degunā, ja, mums gļotāde ir gan tur, bet tie sāpju receptori degunā nav tik daudz, līdz ar to tā sāpes mēs nejūtam, ja, tik izteikti, kā pieņemsim kaklā, kur tie nervu gali ir vairāk un arī tie sāpju receptori ir vairāk, tāpēc tā sāpes izpaužas izteiktāk nekā degunā. Labi, bet tu minēji, kad ir tāda skrāpēšanās sajūta, kaklu sāpju sajūta, norijot siekalas, veidojās, tā kā parādās šīs sāpes. Varbūt var izstāstīt, kā tad veidojās tas viss iekaisuma process kakla gļotādā. Jā, vīrusi, kad nonāk, vai arī baktērijas, kad nonāk uz kakla gļotādes, tie sāk savu, teiksim tā, veicina iekaisuma procesu, asinsvadi paplašanās, ja, un arī, protams, tie sāpju receptori paliek jūtīgāki un arī tās sāpes parādās. Ja. Mēs varam teikt, ka kakla iekaisums, kakla gļotādes iekaisums, tas ir klasisks iekaisuma process. Sākumā ir tūska, pēc tam ir šī, tā kā, funkcijas zudums, bet gļotādes bojājums, ja, kurā tieši sākās šī sāpju sajūta, pēc tam ir iespējams arī šī strutainā stadija, kad dažreiz parādās sabrukušie audi, un pēc tam jau vislabākā stadija tā atjaunošanās stadija. Tā kā tas ir klasisks iekaisuma process, kā jebkurā organisma vietā, ja kaut kas slikts ir atnācis un izraisījis iekaisumu. Jā, tu visu pareizi pateici. Ir tās 4 stadijas, jā, pēc kurām mēs arī vadāmies. Un varbūt, lai mēs saprastu, kā labāk rīkoties kaklu sāpju gadījumā, vai ir tā, ka mēs varam arī apstādināt šo iekaisuma procesu, lai tas neiet tālāk? Pats galvenais ir rīkoties savlaicīgi. Ja? Pie pirmajiem simptomiem, ja mēs jūtam jau kaut kādu kasīšanās sajūtu, mūsu galvenā aizsarga barjera ir samitrinātā gļotāde, ja? Lai tie vīrusi netiek pie tiem sāpju receptoriem, neveicina savas, teiksim, tā, sliktās darbības. Ja? Tāpēc, pirmkārt, protams, ir jāmitrina to gļotādu. Ja? Un jo ātrāk mēs to sāksim, jo teiksim tā, tas atveseļošanas process būs ātrāks. Ja? Protams, ja mēs runājam par bakteriālo infekciju, ja, tad šeit ir jāskatās jau tā nopietnāk, ja, jo tomēr bakteriālā infekcija var būt ārstēt savādāk, un ja tie simptomi nemazinās 3-5 dienu laikā, ja, mēs tomēr kā farmaceiti iesākam vērsties pie ārsta. Pareizi ir pareizā laikā jāizdara pareizie lēmumi. Bet, ja mēs runājam par to pirmo stadiju, par to skrāpēšanos, ja, kad vēl varbūt pat nemaz nav šīs sāpes, ja,
Cik ilgi tas periods var ilgt, un kā mēs, tu teici, mitrinātu gļotādu, kas ir tas, ar ko vislabāk mitrināt šo gļotādu? Jā, ir teiksim tā, diezgan liels klāsts ar produktiem, ar ko varētu mitrināt to gļotādu. Ja? Ir gan kaut kādas ledenes ar mitrinošo efektu, ir arī spreji uz eļļas bāzes. Ja? Man pašai personīgi patīk tie otrie, ja? Jo tomēr teiksim tā, 90% gadījumā tas iekaisuma process sākas rīklas aizmugurējā gļotādā. Ja? Un tās ledenes, viņas savu efektu kaut kādu dos, bet īslaicīgu, jo viņas netiek tā iekaisuma vietā. Ja? Savukārt tie pūšamie, kas ir uz eļas bāzes, ja, viņi arī tiek tā iekaisuma vietā, ja aizmugurē pārklāj to gļotādu, un, protams, arī kopumā viņi labāk mitrina mūsu kakla gļotādu. Un, ja tas ir uz eļas bāzes, tad viņš ilgāk noturās uz tās vietas, jo, ja viņš ir uz ūdens bāzes vai mēs ar siekalām atšķaidām efektīvās, aktīvās vielas, viņš ļoti ātri pazūd no tās virsmas. Bet cik ilgi ir apmēram šāda stadija, kad mēs viņu varam raksturot kā tādu skrāpēšanās sajūtu? Cik ilgi tas var būt apmēram? Vai tas ir diena, 2, 3, 5? Jā, aptuveni tas ir 12-24 stundas, jā, kad ir šī pirmā stadija. Jā, un tad, ja mēs savlaicīgi noķeram, tad, protams, mēs arī principā varam arī 3 dienu laikā tikt vaļā, jā, no jebkuriem nepatīkamiem simptomiem tajā kaklā. Tas nozīmē, ka ja mēs rīkojamies pareizi, un tas viens no pirmajiem simptomiem ir šī skrāpēšanās vai kaut kāda tāda pietūkoša sajūta, uzbriestoša sajūta kakla rajonā, rīklas rajonā, ja mēs to noķeram, un ja vecāki vai vecmāmiņi noķer bērnam to, tad mēs varam ātrāk tikt ar šo visu procesu galā. Tā ir? Jā, tieši tā. Labi, tad nākošā stadija ir tad, kad jau ir gļotāda bojāta, un tad šie receptori, cik es saprotu, dod par sevi manīt, un mēs sajūtam šīs kakla sāpes. Kā pareizi rīkoties šajā situācijā? Jā, šeit būs arī tikpat visvienkārši, jā, mēs varam turpināt lietot tos eļas līdzekļus, jā, lai viņi mums pārklāj to sāpju receptorus, jā, un mazina tās sāpes. Protams, pamīšus mainot ar kaut kādiem tiem pašiem vai nu ledenēm, vai nu sprejiem, bet, kā jau es teicu, tie pūšamie līdzekļi ir labāki, jā, kur pieņemsim ir kaut kāds lokāls anestēķis klāt. Jā. Līdz ar to viņš mazinās tajā otrajā stadijā efektīvāk tās sāpes, jā, un savukārt eļas bāzes produkts, viņš arī, protams, pateicoties tam to aktīvo vielu klāstam, kas tur ir, viņš arī mazina sāpes, jā, un papildus, protams, pārklāj to gļotādu. Tad es saprotu, ka kakla sāpēm tie sliktie ir vīrusi, baktērijas, varbūt arī sēnītes. Jā, tieši tā, arī sēnītes arī var būt, jā, bet, protams, teiksim, tā terapija pie bakteriālās infekcijas un sēnīšu infekcijas ir nedaudz citādāka, jā, mēs tur lietosim jau kaut kādus antibakteriālos līdzekļus, jā, atkarībā no tā, kura baktērija vai kura sēnīte ir pieķērusies, jā, bet kopumā mēs neizslēdzam tos pašus eļas pušamos, jo viņi arī palīdz, viņiem arī tiem augu ekstraktiem ir ļoti laba efektivitāte, ja, kas ir pierādīta arī klīniskajos pētījumos, kā arī pie tām baktērijām un sēnītēm, tā kā papildus līdzeklis, viņš arī palīdz darboties un iznīcināt tās baktērijas vai sēnītes, kas ir uz kakla gļotāds. Jā, tu teici, ka lietojot šīs ledenes vai kakla sūkājumās tabletes, bieži vien tās aktīvās vielas nenonāk līdz tai pareizai vietai. Viens no tādiem tautā populāriem ieteikumiem ir kakla skalošana. Kā ar to? Jā, diezgan bieži cilvēki arī to dara, jā, bet teiksim, tā kakla skalošana nav tas efektīvākais līdzeklis. Jā, viņš palīdz noskalot no tās gļotādes kaut kādu aplikumu, kas veidojas, jā, bet tomēr pārsvarā tā ir sāls vai soda, ko izmanto, jā, un viņa sausinās kaklu, kas attiecīgi turpinās bojāt to aizsargbarjeru, jā, un veicināt kairinājumu. Ir arī tāda lieta dzirdēt, kad skalo ar kādu kliņģerīšu vai kumelīšu tējām, tad tas varbūt nedaudz saudzīgāks ir šajā gadījumā.
Jā, noteikti tas būs saudzīgāk, tīpaši, ja mēs domājam par bērnu. Ja, protams, tam kumelīšu, tai tējai, ja, nevajadzētu būt karstai, lai mēs neapdedzinam to kaklu. Ja, bet jebkurā gadījumā tā skalošana nebūs tā efektīvākā. Ir dzirdēts, ka daži no patērētājiem vai klientiem ar kakla sāpēm neiet uz aptieku un neiet pie ārsta, bet dzer ļoti karstu tēju. Kā tu skaidrot šo situāciju un vai tu to ieteiktu darīt? Pirmkārt, karstu tēju. Es nezinu, kurš jau varēs tik ļoti daudz izdzert, ja, lai neaplaucētu to gļotādu. Ja. Tas nav tas labākais variants. Ja, ja mēs ļaujam lietot, teiksim, tā, lai atdziest tā tēju, un tad mēs dzeram, jā, protams, teiksim, tā, viņš noskalos no kakla gļotādes, ja, vai samitrinās nedaudz. Ja, bet jebkurā gadījumā atkal tas ūdens, tā tēja, viņa neaizkavējās uz gļotādes ilgstoši. Ja, un, kā mēs varam tad runāt par to mitrināšanu, vai viņi ir efektīvi? Labi, ja mēs ejam tā kronoloģiski uz priekšu, tad mums bija tad pirmā šī stadija, ir šī tūskas stadija, vai tā mēs izjūtam šo skrāpēšanās sajūtu, otrais ir tās sāpes, kad jau ir šī gļotāda jau ar, tā kā varētu ar mazām čoliņām, trešā stadija ir tad, kad jau ir kaut kādi sabrukušie audi, ja, un tur varbūt jau parādās strutaini aplikumi. Kā pareizi šajās situācijās rīkoties? Jā, mēs skatāmies, protams, pēc tiem simptomiem. Ja pacientam ir arī paaugstināta temperatūra klāt, ja, vai kaut kāda cita nopietnāka simptoma, mēs iesakam vērsties tomēr pie ārsta, jo tad ir jāizvērtē to antibakteriālo terapijas pielietošanu klāt. Jā, bet ko es parasti iesaku tad, kad parādās kaut kādi aplikumi, jā, vai arī kaut kāds, teiksim tā, netik ļoti nopietni simptomi, jā, tas ir biežāk dzert siltu ūdeni, jo tas arī palīdz mums noskalot to lieko aplikumu, ja? Un arī šķidrumu uzņemšana mums arī palīdz ātrāk atveseļoties. Tad šajā, ja tur ir šis aplikums, tad šajā gadījumā mēs varētu palīdzēt ar tādu sāls ūdeni, kas varbūt samazina šo baktēriju tur iedarbību uz lokālās vietā un varbūt izved ārā. Ja? Un pēc tam, protams, atkal uzdzert siltu tēju un pēc tam izdarīt pareizos risinājumus. Ja mēs runājam par kakla sāpēm un saaugstēšanās, visiem jau liekas, ka tās augstēšanās pāriet ātri un nekādas komplikācijas tur nav. Kas varbūt no farmācijas, no medicīnas ir zināms, kādas varbūt ir tās nevēlamās komplikācijas, kas var parādīties pie kakla sāpēm? Teiksim tā, vīrusu izraisīts faringīts, ja, tā tautā sauktā augstēšanās, ja viņu laicīgi mēs nesākam ārstēt, ja, tikpat labi tai sakairinātai gļotādai, ja, kur ir mikrotraumas, var tikt arī baktērijas. Un tas, protams, nonāk līdz tai bakteriālai infekcijai, ja, kur, diemžēl, tā tūska var kļūt lielāka, jā, var būt grūtības norīt un arī dažreiz pat elpošanas trūkums, jā, ir īpaši mazākiem pacientiem. Vēl tā klasiskā augstēšanās problēma ir tāda, ja tā imunitāte varbūt nav tik spēcīga, tad sākās pirmā dienā iesnas, otrā dienā kakla sāpes, pēc tam jau klepus, jā, un pēc tam jau tāds savus klepus, pēc tam mitras klepus, tāpat arī droši vien kaut kāda uz blakus orgāniem, kas tur ir atrodas, vidusauss iekaisums var būt droši vien, kad arī tas var būt, ja mēs nepareizi kaut ko darām pie kakla sāpēm. Pārsvarā, jā, jo redz, mums tie orgāni, tīpaši deguns, kakls, ausis, ir saistīti savā starpā. Un, es teiktu, tā vīrusa infekcija, tie vīrusi jau izplatās, vairojas. Un, protams, jā, mums kakls jau arī iesnas ir, jā, tas tek pa aizmugurējo sieniņu, jau arī vairāk kārinās kakls. Jā. Un savukārt iesnu gadījumā, viņi jau ir tie, kas vairāk ietekmē to arī auss iekaisumu. Ja? Tāpēc, kā es jau saku, pie pirmajiem simptomiem ir jārīkojas jau pēc iespējas ātrāk. Ja? Degunā mēs arī varam lietot eļļas pilienus pušumos, viņi jau arī pasargās mūsu gļotādu. Ja? Un
tad ir tā veiksmīgā pēdējā stadija, tā atvesļošanās vai reģenerācijas stadija. Kā šeit labāk rīkoties, lai atkal nenonāktu pie situācijas, ko daži pacienti bieži vien mēdz teikt, kad viņam bija pirms nedēļa kakla sāpes, pagāja nedēļa, atkal ir kakla sāpes. Jā, bieži vien ir tā, ka vai nu pacienti nogaida un nedara neko, kad saslimst, ja, un kad jūtās kakla sāpes, vai arī otrādāk lieto tos pūšamos līdzekļus, kas ir uz spirta bāzes tik ilgi, ka neapzinās, ka tajā reģenerācijas stadijā viņi atkal veicinās to kairinājumu, ja, un bojās to kakla gļotādu. Un tāpēc es iesaku pacientiem tieši šajā reģenerācijas stadijā, atveseļošanas stadijā lietot uz ēļas bāzes esošos līdzekļus, ja, jo viņi kā reiz palīdz ātrāk atveseļoties un atkal ātrāk reģenerēt to kakla gļotādu. Viktorija, tu minēji, ka ir veikti pētījumi ar šiem eļļas saturošiem kakla pūšamiem. Varbūt tu vari vairāk kaut ko izstāstīt, varbūt tev ir vairāk informācija par šādiem pētījumiem, varbūt viņi ir notikuši arī Latvijā. Jā, protams, kā jau jebkurām aktīvajām vielām tiek veikti pētījumi, jā, un arī gan ķīmiskām vielām, gan augu vielām. Jā, un mans personīgais favorīts, kas ir Latvijā arī pieejams, un jebkurā aptiekā viņš ir pieejams, jā, tas ir tāds produkts Olefāra Duo Spray. Jā. Viņš ir fantastisks produkts, jo viņam ir veikti 2 klīniskie pētījumi uz to sastāvu, kas viņam ir. Viņam ir arī plašāks sastāvs salīdzinot ar citiem produktiem. Viņam ir 5 aktīvās vielas, līdz ar to viņš arī ir tik efektīvs un tik ātri palīdz pacientiem mazināt tās sāpes. Ja? Jo tie klīniskie pētījumi arī tika veikti tieši uz sāpju mazināšanu. Ja? Un abi 2 pētījumi, es ar viņiem arī biju iepazinusies. Ja? Viens no pētījumiem bija veikts pacientiem pēc tonsilektomijas un kriptolīzes, ja? Pēc ķirurģiskām manipulācijām, kur tās sāpes ir izteiktākas pacientiem, un viņš pierādīja tur savu efektivitāti sāpju mazināšanā. Un otrs pētījums bija faringīta gadījumā, ja, pacientiem, kas vērsās pie ģimenes ārstiem. Ja. Un arī tajā pētījumā viņš uzrādīja ļoti labs rezultāts. Līdz ar to ir jāiesaka pārbaudītas lietas. Un kurās klinikās vai kurās pilsētās notika šie pētījumi, varbūt arī tas ir zināms? Jā, tad tas pētījums pirmais, kas tika veikts pacientiem, kam bija nozīmēta tonsilektomija un kriptolīze, tas pētījums tika veikts sadarbībā ar otolaringologu dr. Marku Roni, Paules Stradiņas Kliniskajā universitātes slimnīcā. Savukārt otrais pētījums bija sadarbībā kopā ar ģimenes ārstiem Rīgā un Daugavpilī. Skaidrs. Jā, varbūt kas ir tās aktīvās vielas, kas ir šajā produktā un kuri tad nodrošina šo efektivitāti, kas ir pierādīta, kur ir pierādīta šajos kliniskajos pētījumos? Varbūt ir aktīvās vielas, kas ir olefārā un nav citos produktos? Jā, tātad, kā es jau minēju, olefārā ir visvairāk tās aktīvās vielas, tas ir 5. Un pirmo, ko es nosauku, tā ir teiskoka eļļa, kuras nav citos produktos, bet viņi ir viena no svarīgākajiem, jo, ja mēs skatāmies uz teiskoka eļļu kā atsevišķo aktīvo vielu, tad tai ir arī klīniskie pētījumi, kas pierāda, ka viņi ir ļoti efektīvi bakteriālās infekcijas kādreiz gadījumā. Un viņa arī ir tā, kas vislabāk palīdz iekaisuma procesos, mazina tos iekaisuma procesus. Tad ir kanēlis, kas arī ir būtisks, ja, būtiska aktīvā viela olefāra sastāvā, kuras nav arī citos produktos, un kanēļa eļļa palīdz mums mazināt to eļļaino piegaršu. Ja, ja mēs domājam par maziem bērniem, kuri diezgan izvēlīgi ir, ja, tad šīs produkts ir ļoti, teiksim, tā iemīļots bērnu vidū, ja, jo viņš ir garšīgs un viņam nav tik izteiktā eļļainā piegarša kā citos produktos. Vēl kas svarīgi ir piparmētra klāt. Piparmētra arī ir tā, kas mazina mums tās sāpes. Jā, jā, kā arī smilkšķērkšķa eļļa klāt, jā, kliņģerītes eļļa, jā, viņas visas kopā arī, teiksim tā, darbojoties kopā, mums palīdz gan mitrināt to gļotādu, gan arī mazināt sāpes un iekaisumu.
Cik ilgi tad olefars var tur noturēties un cik ilgi viņam ir šis efekts uz tieši šo rīklas gļotādu, kur ir šis iekaisums vai arī čūliņa jau izveidojusies? Jā, vairāk kā 40 minūtes olefārs atrodas uz kakla gļotādes. Un te jāņem vēl vērā tāda lieta, ka pēc iepūšanas vai citu produktu lietošanas, ir jānogaida 30 minūtes, 30-40 minūtes nelietot, ne ēst, ne dzērt, lai tās aktīvās vielas darbojas uz tās kakla gļotādes. Tas nozīmē to, ka, lai pareizi mēs ārstētu ar šo olefaru, tad mēs iedzeram tēju pirms tam, un tad ir olefars, un tad 30-40 minūtes mēs mēģinām sevi pasargāt, lai šīs aktīvās vielas, kas ir produktā, aktīvi iedarbojās, mazina iekaisumu, pārklāj gļotādu, atjauno gļotādu un panākam ātrāku izveseļošanos. Tā ir pareiza taktika. Jā. Vai olefaru var lietot kopā arī ar citiem produktiem? Jā, protams, to var lietot arī ar citiem produktiem, bet jānotur vismaz stundas starpības starp produktiem, jo tomēr katram produktam var būt sava aktīvā viela, un tad viņai jāpaspēj veikt savu darbību. Varbūt ar ko šāda veida produkti kā olefars, kas ir pūšamais, pret tiem produktiem, kas pēc statistikas mēs redzam Latvijas statistiku, kad vairāk kā 70% no patērētājiem, kas iet uz aptieku, tomēr neprasa padomu varbūt farmacētam, bet paši izvēlās šīs kakla tabletes vai ledenes, kā tu minēji. Varbūt kāda ir šī atšķirība šāda veida produktiem, kas ir kā kakla pūšamais, un tas, ko lieto visvairāk? Pirmkārt, cena. Tā ir tā, uz ko vienmēr skatās pacients. Tā ir tā cena, akcija, ja ir produktam. Bet arī ir jāizvērtē to, cik ilgam laikam pietiks tās pašas ledenes, vai tie paši pūšamie. Protams, pūšamie jau ilgstošāk. Tā cenas ziņā ekonomiski izdevīgāk viņi būs, jo viņus var lietot ilgāk nekā tās ledenes, kuras beigsies ātrāk, un pacients nāks atkal pēc atkārtotas paciņas, ja viņam būs tāda nepieciešamība. Piemēram, olefars. Cik ilgam laikam pietiek? Protams, ka runā, ka tur iesnas pāriet 7 dienās ārstējot vai neārstējot. Es saprotu, ka kakla sāpēm nav tik vienkārši, kad kakla sāpēm var būt arī kādas komplikācijas. Cik ilgam laikam pietiek olefars? Parasti tā saslimšana, tā augstēšanās ilgs kaut kur nedēļu, ja mēs runājam par nenopietniem gadījumiem. Olefāru jālieto vienam pūtienam, 2 pūtienam, 3 reizes dienā, atkarībā no tā, cik izteiktas ir tās sāpes. Un kā reiz 7 līdz 10 dienām šīs pudelītes ir pietiekami, kā reiz šim tās augstēšanas gadījumam. Cik devas ir vienā olefāra iepakojumā? Vienā olefāra iepakojumā ir 120 devas. 120 devas. Tas nozīmē, ja mēs lietojam 2 reizes, 3 reizes dienā, tad tas ir 6, tad mums pietiek 20 dienā. Jā, tad tā 20 sanāk. ārstēšanas dienā. Bet mēs zinām, ka ārstēšana kakla sāpu gadījumā, ja mēs pareizi viņu sākam, ir apmēram 7 dienas. Tas nozīmē, visa sezona būs ar olefāru noklāta vismaz pieaugušiem. Jo pieaugušiem, cik es saprotu, ir 2-3 reizes gadā šīs kakla sāpju izjūtas, un bērniem tas var būt bišķiņi vairāk, 5-6 reizes. Jā. Vai ir, kad nāk uz aptieku, vai ir tā, ka pērk sev vai pērk citiem kakla sāpju produktus? Kā ir vairāk? Vai pērk sev vai pērk arī citiem? Protams, nākot uz aptieku pārsvarā nāk sievietes. Pēc statistikas arī sievietes ir tās, kuras apgādā visu ģimeni. Un, tiek pirkti produkti visai ģimenei, ne tikai vienai personai. Un padomā arī par tiem mainiekiem, kas, pieņemsim, vēl nav apslimuši, bet, kā mēs zinām, vīrusi ir tādi, ka viņi ir ļoti lipīgi, un līdz ar to ir jāpadomā par to, ka, lai tai ģimenei visai pietiek. Tu teici, ka tev olefars ir favorīts, vai šo produktu var lietot visa ģimene? Jā, šīs produkts ir drošs visai ģimenei, to var lietot visa ģimene, gan pacienti, kam pieņemsim ir kaut kādas blakus saslimšanas, cukurdiabēts, vai arī
kaut kādi ļoti jūtīgi pacienti, ja arī vegāni var lietot, ja, jo sastāvā nav nekādas vielas, kas varētu, teiksim, arī tiem cukurdiabēta pacientiem, ja, slikti ietekmēt. Ja, tur nav klāt ne cukurs, ja, tur nav ne konservanti, ne alergēni klāt. Vai eļas šos pūšamos var lietot arī profilaktiski, lai neveidotos šīs kakla sāpes patērētājiem, kuri bieži ir sirgst ar šādiem simptomiem? Jā, protams, šos produktus var lietot arī profilaktiski, tīpaši situācijās, kad pacients zina, ka viņam būs tā kakla gļotāde pakļauta kaut kādām slodzēm, ja, pieņemsim, kur arī ir sauss gaiss, ja, tad viņš var iepūst to eļļas spreju, samitrināto gļotādu, ja, jo, ja kakla gļotāde netiks mitrināta, tad tā aizsarga barjera var tikt bojāta, ja, mehāniskās traumas rodas tajā kakla gļotādā, un, protams, tur var viegli tikt vīrusi. Līdz ar to pieņemsim pirms lidojuma, kur lidmašīnās ir ļoti sauss gaiss, ja, vai arī apkuras sezonas laikā, ja, it īpaši jāmitrina to kakla gļotādu. Tā kā jā, mēs šos produktus es pat ieteiktu lietot profilaktiski, vai arī tiem pašiem pacientiem, kam ir kaut kāds skābes atvilnis, viņš jau arī kājina kakla gļotādu. Kā ar tiem, kuri pastiprināti izmanto kaklu dziedātāji, arī televīzijas runātāji un radio runātāji, kā viņiem vai runājot arī nav vajadzība kādreiz samitrināt šo gļotādu, lai balss skan labāk? Obligāti. Kā jau mašīnām, ja, kad motors, lai viņš labāk grieztos, jau arī jāsēļo to siksnu, vai ne? Tā arī oratoriem, ja, un tie, kas uzstājās televīzijās, dziedātājiem obligāti jāmitrina sava kakla gļotāde, jo vairāk runājot, jo viņi paliek sausāk. Tas arī skolotājiem? Jā, tieši tā, arī mums ar tevi. Arī pasniedzējiem. Jā. Tevi klausīsies mūsu sekotāji. Varbūt pasaki, kas viņiem atnākot uz aptieku, kā viņiem pareizāk būtu definēt, lai farmaceits speciālists varētu labāk ieteikt produktu tieši viņa situācijā. Obligāti ir jāpastāst par tiem saviem simptomiem. Ja? Un jo vairāk, jo sīkāk pacients pastāstīs par to, ko viņš jūt, tad farmaceitam būs vieglāk saprast, kas tieši ir nepieciešams. Ja? Ir jāpasaka arī, cik ilgi šie simptomi ir. Ja? Tad tas arī palīdzēs pacientam saprast, vai tā ir ielgusi saslimšana, vai arī otrādāk nav obligāti, ka tā būtu saslimšana. Ja? Varbūt vienkārši pacientam ir kaut kāda, es nezinu, viņš ir, piemēram, smēķētājs, ja, un viņam ir sausums, ja, tajā kakla gļotādā. Ja. Protams, jo tie simptomi būs vairāk un labāk aprakstīti, tas būs vieglāk farmaceitam. Ja, tad noteikti tad ir, ja mēs ejam uz aptieku, mums jāpasaka, kas tur notiek tam patērētājiem, pacientam, cik ilgu laiku ir, un arī droši vien vecums. Jā, vecums arī, protams, kam ir domāts produkts. Varbūt vēlreiz atgriežoties pie šīm visvairāk lietotajiem produktiem, kas Latvijā ir, un varbūt arī pārmērīgi lietotiem šīm sūkājumām tabletēm, kas viņām varbūt nav tik labs un varbūt kādēļ tava izvēle tieši šiem eļļas pušējumiem un tavā gadījumā tieši olefaram? Kakla sūkājumos viņas tiek lietotas biežāk un vairāk, jā, jo pacienti nesajūt tik ļoti izteikto atvieglojumu, līdz ar to viņi var lietot tos vairāk, jā, nekā ir noteikts, protams. Jā. Es atvainojos, kā tas ir vairāk. Viņš vienkārši nepaskatās, cik bieži. Viņi bieži vien, jā, viņi neskatās, ka, pieņemsim, lietošanas instrukcijā ir rakstīts, ka, pieņemsim, jālieto pa vienai tabletei 3 reizes dienā, ja. Viņi izsūkāja vienu, īpaši atvieglojumu nav, viņi paņem otru, trešo, ja. Un tas attiecīgi var, parasti tajos sūkājumos tabletēs ir arī tie anestētiķi klāt, ja. Un viņi, jo vairāk tu viņus lietosi, jo vairāk tiek sausināta tā kakla gļotāde, un attiecīgi kairinājums mums jau arī palīdz. Ja. Tas ir tāds moments, un, protams, jau arī tās garšas, viņas ir ļoti daudz un dažādas, ir kaut kur izteiktākas tās garšas, ja, un pacienti jau arī ir ļoti izvēlīgāki. Tāpēc es uzskatu, ka labāk būtu lietot tomēr tās
maigos produktus mūsu kakla gļotādā, jo viņi mums ir ļoti Pareizāk jūtīgi. sakot, precīzos tieši, kas trāpa mērķī, nevis tie. Jo, cik zinām, kad ja mēs norijam ar siekalām šīs aktīvās vielas, viņas nevienmēr var nonākt tajā vietā, kur ir šis iekaisums. Jo, teiksim, ja mēs kaklu skalojam, tad mēs paceļam galvu kā stārķis, lai tātad šī tēja vai sāls piekļūtu mugurējai sienai, kakla gļotādai vai rīklas gļotādai. Bet tad, kad mēs norijam, mēs nepaceļam kaklu tā kā stārķis. Tas nozīmē, ka lielai daļai nemaz nepiekļūst šīs aktīvās vielas. Un droši vien, ka tas ir viens no lielākajiem iemesliem, kāpēc pacients nejūt atvieglojumu no šīm aktīvām vielām un ņem nākošo tableti. Ja, un droši vien, ka tā paciņa, kurā ir 10 vai 12 vai 20 šīs tabletes, tiek izlietotas vienas dienas laikā. Jā, tieši tā. Un nākošajā dienā viņš nāk atkal. Jā, tas ir tas arī, par ko es minēju, ka ekonomiski neizdevīgi. Jā. Kādas ir biežākās kļūdas ārstējot kakla sāpes? Pacienti diezgan bieži nogaida un cer to, ka viss pāries pats par sevi. Kā būtu pareizi rīkoties, kad ir kakla sāpes? Varbūt tādu kopsaucēju mēs varam izveidot, lai mūsu klausītāji, skatītāji zina, ko pareizi darīt kakla sāpju gadījumā. Jā. Pirmkārt, tas būtu uzņemt vairāk šķidruma, lietot uz eļas bāzes esošos līdzekļus, lai mitrinātu to gļotādu un neļaut tiem vīrusiem izplatīties vairāk un veikt savu slikto darbību. Ja? Atpūsties, lietot sabalansētu uzturu, tad jau ātrāk tiksi. Un arī skatīties, vai temperatūras izmaiņas ir. Un, ja ir temperatūra, tad droši vien jākonsultējās ar ārstu vai farmaceitu, kā pareizi rīkoties situācijās. 1, 2, 3, veselības studija. Paldies, Viktorija. Mēs zināsim, kā pareizi rīkoties pie kakla sāpēm. Paldies! Paldies, Viktorija!